Sveiki, man ir Asāna biedri. Ļoti daudz no jums man ir teikuši, ka es lietoju pārāk daudz kosmētiku un ka es iztos pēc klauna. Nu, joki uz jums, jo klauns var būt karjera. Un šajā sērijā mēs mācīsimies, kā var kļūt par klaunu. Un skatāmies, kā man gāja. Kas? Ar Asānam TV šajā sērijā ir giveaways? Vienīgais, kas jums jādara, lai pieteiktos, ir jāabonē šis kanāls, jāpatīk šis video, jānospiež man patīk uz šis video un jāsaskaita, cik mazus apslēpts Asāns kaperam šo un šo. Jūs varat atrast šajā video, neieskaitot šos un neieskaitot arī šo. Uzvarētāju paziņosim 1. aprīlī. Šī kasta īstenībā pašlaik ir tukša, viss šovbizness ir melns bērni. Cirks ir kā metafora dzīvei. Mums ir dresētāji, mums ir bārdainas sievas, mums ir žonglieri un es esmu klauns. Bet ja es jau esmu klauns, tad labāk, lai to dara profesionāli, tāpēc es devos uz cirka skolu, lai iegūtu augstāko izglītību klaunībā Latvijā. Jūs gribat dzirdēt, kas ir mans pats mīļākais uzbrauciens, ko var pilnīgi jebkuram pateikt? Hei, kas tās pa klaunu? Jo pirmkārtām tu viņu sauc par klaunu, otrām kārtām tu saki, ka viņš pat nav slavens klauns. Ejam iekšā cirka skolā. Sveiki, priekš šeit būt. Labdien. Laura, pastāstiet, kas ir cirku skola, ko jūs šeit darat? Tā, nu šeit mēs nodarbojamies ar dažāda cirka disciplīnām. Tagad mums ir nodarbība žonglēšana. Vispār cirku skola ir it kā vispārēja bērnu sagatavošana ar dažāda cirka disciplīnām. Jā, akrobātika, līdzsvars, vienrīteni, žonglēšana. Kas ir nepieciešams, lai pieteiktos, cik vecam jābūt vai jāizpild kāds eksāmens vai kaut kas tāds? Nekāda eksāmena nav, vienkārši ir jāpieteicas mājaslāpa Cirks LV, pieņemam bērnus no 7 gadiem un līdz 16 gadiem. Vai šis strādā vairāk kā hobijs, vai šis vairāk ir sagatavošanas tiešām profesijai cirkā? Nu, pagaidām tās vairāk izskatās kā pulciņš, jā, bet ar laiku ir domāts, ka tas būs ārpus izglītības programma, jā, lai palīdzētu bērniem sagatavoties, mācīsies tālāk jau uz profesionālu cirku māksliniekiem. Ko cirka skola var dot jauniešiem īstajā dzīvē? Tas var uzlabot gan fizisku stāvokli, jā, kaut kā dot kā fiziska sagatavošana, jā, lokainību un kaut kās cirka iemaņas, plus koordināciju. Piemēram, žonglēšana viņa attīsta arī smadzenes, jā, tas attīsta abas galvas puses un cilvēks paliek, nevis gudrāk, bet viņš bišķiņ ātrāk var sakoordinēties, jā, un tad. Jā, izklausās forši. Laikam man būtu arī mazliet jāapmēģina. Jā. Man ir bail, man koordinācijas spējas ir katastrofāls. Tas nekas, ir dažādi vingrinājumi, ar kuram mēs attīstām koordināciju, un pēc tam viss ir pakāpeniski, kā jebkura izglītība. Mēs nedosim jūs uzreiz pārāk grūtus vingrinājumus, jā, tas viss notiek pakāpeniski. Es negribu lielīties, māku žonglēt ar vienu bumbiņu, tā kā man vajadzētu sanākt superīgi. Tā, ok. Būs jāpaņem uzreiz 3 bumbiņus, jā, es kaut kādu atradīšu. Žonglēšana 101. No sākuma mums ir jāiesildas, mēs iesildam rokas, jo žonglēšanā parasti izmanto rokas, jo tā ir žonglēšana. Mēs iesildam galvu, lai mēs varam sakot līdzi bumbiņām. Mēs iesildam kājas, jo mums daudz vajadzēs pielīgsties, tad, ka bumbiņas nokrīt. Un mēs iesildam ceļus, jo visu laiku, kad tu žonglē, ir jābūt pussplata pozīcijā. No sākuma mēs iemācīsimies pārmest bumbiņu no vienas rokas uz otru, plaukšķinot starpā. Pēc tam plaukšķināšanu mēs aizvietosim ar citiem grūtākiem paņēmieniem. Ir īpaši tādiem, kas tev sajauc visas koordinācijas spējas, piemēram, ka tev visu laiku jāmaina, ar kuru roku tu sāc. Tas ir, nav baigi viegli. Un tad ir vairāk uzdevumi ar 2 bumbiņām, piemēram, kur tu met vienu bumbiņu un visu laiku maini roku, ar kuru turi otru bumbiņu. Es esmu tīri pārliecināta, ka mans tonālais ir uz visām bumbiņām tagad. Es ļoti atvainojos. Mērķis ir, lai pamet bumbiņu, viņi nokrīt tieši tur, kur stāv tava roka, bet man koordinācijas spējas ir sliktākas nekā zābakam, tā kā man īsti tas nesanāk. Man sanāk ar vienu. Tad ir jāpaņem 2 bumbiņas vienā rokā un jāveic apmaiņa. Un tagad es salieku kopā visus pārējos 3. Nākamā bumbiņa ir jāizmet tad, kad iepriekšējā ir gaisā, un man tas vispār nesanāk. Un tagad ir jācenš noķert pašā visā laikā bumbas tā kā sasēdz gaisā
un es to vainoju uz bumbām, jo manas žonglēšanas spējas ir fantastiskas un vainīgas ir bumbas. Svarīgākās lietas, kas jums jāatceras, lai jūs varētu kļūt par žonglieri, ir jums jāstāv kā lepnam pāva tēviņam, jums ir jāmet bumbas tieši tur, kur jums stāv rokas, un ar gana daudz trenēšanos jūs jau līdz kļūsiet par profesionālu žonglieri. Pastāsti, kāda ir tava pieredze cirkā un kā tu vispār šeit nokļuvi? Es nodarbojos vairāk nekā 10 gadus ar ugunsšovu un kaut kādā brīdī izdomāju, ka es gribu iemācīties žonglēt. Un aizgāju vienu cirka studiju, kuru sauc Arlikīns, vadīja Mihails Basmanovs. Pie viņam es iemācījos žonglēt, kaut kādā brīdī man apnicis griezt tikai uguni, un es sāku arī attīstīt dažādas žonglēšanas iemaņas. To, ko jūs redzējat, jā, mēs varam žonglēt ar bumbiņam. Man patīk taisīt trīkus. Kurus es izmantoju gan klasisku žonglēšanu, gan kontaktu žonglēšanu. Jā. 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 Paldies liels! Šis bija patiešām ļoti interesanti. Man pat mazliet iepatikās. Es visticamāk, teikt, mājās iešu un meklēšu kaut kādas apaļas lietas, ar ko es varu pažonglēt. Tā kā paldies liels! Jā, lūdzu, jūs varat atnākt uz nodarbībām, jā, un turpināt pilnveidot savu tehniku. Maybe. Iespējams. Paldies liels! Cirka skolā īstenībā bija ļoti interesanti. Es iemācījos daļēji žonglēt. Es jums pierādītu, ka es esmu profesionāli žonglieri, bet, diemžēl, mums šeit nav neviena apaļa objekta. Un tas triks, ko viņš darīja ar to bumbu, jā, tā nav fizika un triks, tā ir melnā maģija. Kur ir FBI, kad viņus vajag? Klauni nav domāti tikai, lai uzstātos cirkos vai biedātu mazus bērnus. Viņi var patiešām arī citiem cilvēkiem palīdzēt. Tāpēc es arī devos uz bērnu slimnīcu un skatījos, kā strādā dakteris Klauns. Mēs esam ieradušies pie doktora Klauna, ejam iekšā un skatāmies, kas notiek, ko viņi dara. Halo! Labrīt! Čau! Es esmu doktors, kā? Laura. Čau, Laura! Šis ir doktors Triko. Labrīt, Laura! Sapratām, ka tu šodien nāks kopā ar mums, vai ne? Jā, tā. Liek tev deguns. Paldies! O, pasties, Laura tagad ir viens no mums. Tadā! Kas ir doktora Klauna slimnīca? Ko jūs šeit darat? Kāds jūsu mērķis? Mēs esam doktori Klauni. Mēs nākam katrs ar savu mērķi, bet kopējais mērķis ir iepriecināt bērnus, kas ir slimi, kur ir veseļojās un kuriem ir laiks atveseļoties un doties mājās. Kā jūs to darat? Vienkārši. Ko tu dari? Mēs ejam un spēlējamies. Tas jau ir ne tikai, lai palīdzētu viņiem pavadīt laiku šeit, bet lai arī palīdzētu pārvarēt bailes un nedrošību, kas ir slimnīcā vienmēr ir. Vai tev ir bail, ja tev ir jānāk pie vizītes pie ārsta? Jā, mazliet. Un kas tev varētu palīdzēt, kā tu domā? Es nezinu, vai divi dziedoši klauni būtu mans pirmais variants, bet man liekas, tas varētu man uzmanību mazliet novērst, jā. Tas noteikti palīdzētu, bet mēs nevienmēr dziedam. Mēs nemākam varbūt pat dziedāt. Mēs runājamies, spēlējamies, pūšam burbuļus, daudzamies,
dziedam, dejojam. Zini, kā ir burbuļi vienmēr iepriecina visus, arī lielos. Vai tu gribētu palīdzēt mums šodien? Es varu mēģināt. Mēs tev degunu jau piešķīrām, bet es tev iedošu arī maģisko lietu, kas ir burbuļi. Tur varbūt patrenēties, vai tev sanāk. Uz burbuļus? Jā, ne visiem sanāk. Zini? Pasties, man dabīgs talants. Dabīgs talants, iedomājies. Lielo burbuli tu māki uzpūst? O, māki, tiešām talants. Rekā. Tad burbulis tas joks, kas gan lielam, gan mazam sirsniņu var nedaudz iepriecināt, kaut vai, ja tas nav lielākais notikums, ne? Nu, ejam pie bērniem? Jā, Ejam pie dodamies. bērniem. Tas ir tik dīvaini, jo tu ej garām slimnīcā, visi ir bēdīgi, kā jau parasti ir slimnīcā, un patiešām viņas atnāk, un visi, pilnīgi visi vecumi, mazi bērni, pieauguši cilvēki, seniori, viņi visi vienkārši smaida. Ļoti labu atmosfēru. Šis noteikti nav man, es nemāku klaunoties, bet viņām tas nāk fantastiski, un man ir prieks skatīties, kādu prieku viņas dod citiem. Parādi roku. Neiroloģija un nefroloģija. Ar nerviem viss. Tev ok nervi? Jā. Tas ir tik patīkami, jo tur ir patiešām smagi slimi cilvēki. Это твой? Liek viņiem smieties. тебе надо? Puisis, kuram īstenībā pat nevajag smieties, viņam ārsteic, es nezinu, viņam nav Krievs, Laurīts, Krievu valodas zinības nav vislabākās, bet viņš pat smējās. Что? Heartwarming. Как ты подать? Silda sirdi. Pilns mūsu ar matiem. Šis darbs ir ļoti foršs, bet man liekas, tipiskais latviešu introverts kā es šo nekad nevarētu darīt, tāpēc es vienkārši skatos un novērtēju un apskaužu, kā viņas to darīja. Patiešām fantastiski arī, ko viņas izdara citiem. Un es nesaprotu, kā viņas ir spējīgas tā iet un visiem uzlabot dienu, būt tik aktīvam un priecīgam. Ir skaisti, ir interesanti skatīties, bet tas man paliks arī viss skatīties. Es labāk neiešu iekšā. Jā. 6. Cik tā vai 12? Neviens man nestāsta. Neliec man šo darīt. Paldies, ka piekritāt filmēt, bija patiešām forši un jūs darat labu lietu. Paldies! Tu arī forši! Lielā buča. Tiešām lielā buča. Tagad beidzas joki, jo šie cilvēki, kuri nodarbojas ar doktoru klaunu, patiešām palīdz cilvēkiem. Jebkura vecuma cilvēku, kuriem viņi gāja garām, lai arī cik bēdīgi viņi iepriekš bija, viņi uzlaboja dienu patiešām pilnīgi visiem, kuriem viņi pagāja garām. Jo, kā jau jūs zināt, bieži vien slimnīcās ir noguruši cilvēki, nokaitināti cilvēki un cilvēki, kuriem patiešām sāp. Un šādi cilvēki, kuri pavada savu brīvo laiku, lai vienkārši palīdzētu un iepriecinātu citiem, man cepura nost viņiem malači. Tās meitenes, kuras tur strādāja, viņas bija ļoti liels ekstraverts, viņi piegāja pie visiem, darīja muļķības un vienkārši izklaidējās. Un es esmu sociāli neveikla maza kūniņa, es tā nekad nevarētu. Bet bija patiešām interesanti skatīties, kā viņi strādā, un tas pierādīja, ka ne visi varoņi velk apmetņus. Un ja jūs vēlaties, tāpat kā doktors Klauns, uzlabot man dienu, tad uzspiežat man patīk uz šo video. Un morāls šim stāstam iepriecināt citdienas, ja tas neko nemaksā. Paldies, ka skatījāties jūsu mīļāko Rasens TV vadītāju, un ja jums patika šī sērija, nospiežat, ka jums patika šī sērija, jo tas nozīmē, ka jums patika šī sērija. Abonējiet šo kanālu, ja jūs vēlaties redzēt vairāk manis. Un neaizmirst par konkursu, kur jums jāskaita Rasēna, es jums tagad iedošu 3 pa brīvu, vienmēr laipni. Un paldies par skatīšanos, Laura ir out.